Latvija atkal kļuvusi brīva, demokratiska republika. Jaunā valdība ir spraudusi par savu uzdevumu celt tautas materiālo un kulturēlo labklājību, nodrošināt brīvību un tautas tiesības, sargāt valsts un visu pilsoņu intereses, neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa, ticības, izglītības vai tautības. Par savu pirmo uzdevumu jaunā valdība uzskata nodrošināt Latvijas un Padomju Savienības savstarpējās palīdzības līguma godīgu pildīšanu. Ar savu pirmo aktu valdība izsludināja amnestiju visiem cīnītājiem par mūsu tautas brīvību un laimi, kuriem savas demokrātiskās pārliecības dēļ bijušā valdība bija ņēmusi brīvību. Гражданки свободной Латвии, дорогие товарищи, сегодняшний день является одним из замечательнейших дней в истории освобождения латвийского народа. Я призываю вас помнить, что народ добывает себе свободу и счастье в борьбе и в тяжелой борьбе с своими врагами. Я призываю вас помнить о том, что враг — это не краснобаи, это не болтуны, это люди, умеющие практически делать свое мрачное черное дело реакции. И мы, рабочие, крестьяне, интеллигенция Латвии должны это помнить и черным делам врагов народа уметь противопоставить свои дела по организации, сплочению масс, охвату единым чувством любви, горячего патриотизма, горячей преданности честных сынов и дочерей своей родине, для того, чтобы преодолеть все трудности и вывести в союзе с Советским Союзом латвийскую землю на путь счастья, на путь дальнейшего процветания и материального, и духовного, и культурного, и политического расцвета латвийской земли. Да здравствует наш прочный союз! Да здравствует наша борьба! Да здравствуют наши завтрашние великие исторические победы! Ура! Mūsu zeme pārdzīvo lielu vēsturisku momentu. Latvijas tautas visplašākās aprindas bez izšķirības un pilnīgi izprot, cik svarīgs ir šis vēsturiskais brīdis. Viņas ļoti labi zina, ka tikai ar mūsu lielā kaimiņa Padomju Savienības atbalstu un palīdzību
tiks pārvarētas visas grūtības un latu tauta pēdīgi izkļūs uz ceļa, kas ved to pretim uzplaukumam un laimei. Sarkanās armijas atrašanās Latvijas teritorijā, priecīgā sagaidīšana, kādu mūsu iedzīvotāji izrādīja sarkanajai armijai, ir spilgts pierādījums un ķīla mūsu stabilajām attiecībām ar Padomju Socialistisko Republiku Savienību, mūsu tautu brālīgajai draudzībai. Daudzus gadus Latviju tauta cieta no veco valdītāju apspiestības, beztiesības un bezlikumības. Tagad mūsu tauta ir brīva, plutokrātijas režīms ir stabils. Mēs novāksim visus vecos rubešus, lai celtu jaunu valsts celtni, kas dibināta uz demokrātisma un taisnība. Jau atjaunota vārda, preses un biedrošanās brīvība, uzņēmumos dibinās strādnieku komitejas, spērti pirmie soļi strādnieku algu, pieskaņošanai dzīves vajadzībām un tiek pārveidotas uz demokrātisma principiem, biedrības un organizācijas. Tiks pieliktas visas pūles, lai visas Latvijas Republikas kultūras un mākslas iestādes sniegtu tautai jaunu garu, kurš liks augt jaunām, spēcīgām, veselīgām idejām, kas aizraus visus strādniekus, darba zemniecību, inteliģenci, kultūras darbiniekus, visu tautu un liks tai atdot visus spēkus brīvās Latvijas Republikas celšanai. Darba ir daudz, bet šo darbu mēs veiksim līdz galam. Būsim visi disciplinēti un plecu pie pleca, roku rokā veidosim un stiprināsim mūsu tēvu daudz stiprāku, daudz skaistāku, kurā visiem būs daudz vairāk siltuma, gaismas un prieka.